Līdzstrāvas ķēžu analīze. Elektrisko ķēžu analīzes uzdevumi parasti saistīti ar strāvu potenciālu un sprieguma aprēķinu ķēdes, ja zināma schēma, elementu pretestības un EDS avotu vērtības. Tātad par pieņemtiem mēs zinām elementu pretestības un EDS avote. Meklējam strāvas zaros. Tad atkarība no tā, cik mums ir EDS avotu schēma, visus uzdevumus mēs varam nosacīt, sadalīt divas grupas. Pirmā grupa – ķēde ar vienu EDS avotu. Šajā gadījumā ērtāk izmantot ekvivalento pārveidojumu metode, kura dod iespēju ķēdi pakāpeniski vienkāršot. Ja ķēde satur vairākus enerģijas avotus, jālieto vispārīgas aprēķinu metodes, Kirhofa vienādojuma metode, konturstrāvu metode, superpozīcijas metode vai mezglu spriegumu metode. Aplūkosim pirmo variantu – ķēde ar vienu EDS avotu. Tad izmantojam ekvivalentos pārveidojumus. Pārveidojumi ir ekvivalenti, ja strāvas un spriegumi nepārveidota ķēdes daļa nemainās. Tad aplūkosim rezistoru virknes slēgumu. Divi elementi vai vairāki elementi saslēgti virkne, ja elementos plūst viena un tā pati strāva. Tad šeit ir parādīts, ka trīs elementi saslēgti virkne, jo elementos plūst viena un tā pati strāva I. Lai iegūtu kopēju jeb ekvivalento pretestību, mums nepieciešami elementu pretestības saskaitīt. Un trīs elementu virknes slēgumu mēs varam ekvivalenti aizvietot ar vienu pretestību, vienu ekvivalento pretestību. Otrais elementu slēgums ir rezistoru paralēlais slēgums. Tātad elementi saslēgti paralēli, ja elementiem pievadīts viens un tāds pats spriegums. Un šeit ir parādīts, ka spriegums U pievienots katram ķēdes elementam, jo visi elementi augšēji gali savienoti viena kopēja punktā A, apakšēji gali savienoti viena kopēja punkta B. Lai iegūtu kopēju pretestību, pirmkārt starp punktiem AB mēs varam noteikt pretestības apgriezto lielumu. Pretestības apgrieztais lielums ir vadītspēja. Bet pirmkārt mēs saskaitam atsevišķo zāru vadītspējas. Pirmā zāra vadītspēja, viens dalīt ar zāra pretestību, otra, trešā un tā tālāk. Rezultātā mēs iegūstam visas schēmas starp punktiem AB ekvivalento vadītspēju. Tad te ir mūsu ekvivalenta vadītspēja. Pretestības apgrieztais lielums. Mēs saskaitījām vadītspējas. Lai iegūtu ekvivalento pretestību, mums nepieciešami noteikt apgriezto vērtību. Te ir ekvivalentā pretestība paralēliem slēgumam. Ja šī formula vienkāršojas, ja tikai divi rezistori savā starpā saslēgti paralēli. Vispārīgā gadījumā ekvivalentas pretestības formula. Viens dalīt. Pirmā zāra vadītspēja, otrā zāra vadītspēja un tā tālāk. Saskaitam vadītspējas. Ja mums ir tikai divi elementi, tad mūsu ekvivalentā pretestība vienkāršojas. Viens dalīt. Viens pret R1, viens pret R2. Saucēja, tad meklējam kopēju saucēju. Viens dalīt. Viens dalīt, viens pret kopējs saucējs R1 reiz R2. Tad pirmajam loceklim papildreizinātais R2, otrajam papildreizinātais R1. Un meklējam apgrieztu daļu skaitļu. R1, R2 saucēja pretestību summa. R1 pret R2. Mēs iegūstam šo ekvivalento formulu.
Ja 3 elementi, tad šī formula vienkāršojas arī gadījumā, ja abu elementu pretestības ir vienādas. Tad ekvivalentā pretestība, viena elementa pretestību dalīt ar 2. Ja 3 elementi saslēgti paralēli, tad viena elementa pretestību dalam ar 3. Ja n elementi saslēgti paralēli un elementu pretestības ir vienādas, tad dalam ar n. Tad tā mēs varam noteikt ekvivalento pretestību, ja n elementi, kuru pretestības ir vienādas, saslēgti paralēli. Tā, aplūkosim piemēru. Dota ķēde ar vienu EDS avotu. Mums nepieciešami noteikt strāvas visos zāros. Zinām EDS vērtība un visas pretestības. Pirmkārt, mums nepieciešami apzīmēt elementus EDS, R1, R2, R3. Pieņemt strāvas virzienus zaros. Virzienus mēs pieņēmam patvaļīgi. Tie ir ļoti svarīgi. Un starp punktiem AB 2 zari saslēgti paralēli. Tad starp punktiem AB spriegums pievienots viens un tāds pats spriegums AB pievienots otrai pretestībai un trešai pretestībai. Tad izmantojam ekvivalento pārveidošanu. Divu elementu paralēlo slēgumu mēs aizvietojam ar vienu ekvivalento pretestību. Ekvivalentā pretestība starp punktiem AB apzīmēta kā R4. Elementu reizinājums, elementu summa. Tad šo posmu starp punktiem AB aizvietojam ar ekvivalento pretestību. Tālāk mums veidojas elementu virknes slēgums. Nesazarota ķēde, kura dotajam konturam varam uzrakstīt vienādojumu pēc otrā Kirhofa likuma. Vēlreiz spriegumu EDS avotu algebriskā summa noslēgtajā kontura vienāda ar sprieguma kritumu algebrisko summu. EDS vērtība sakrīt ar kontura apiešanas virzienu, EDS mēs uzrakstījām ar plusu, un katra elementa sprieguma kritums ar konturu sakrīt, un katru sprieguma kritumu mēs uzrakstījām ar plus zīmi. EDS vērtība zināma, pretestības zināmas, plus viena un tā pati strāva. Tad mēs strāvu varam rakstīt aiz iekavam, iekavas saskaitīt kontura pretestības. Un no šī izteiksmes mēs varam iegūst strāvu I1. Tad strāva šajā kontura mums ir zināma. Tagad mums nepieciešami noteikt strāvu I2, I3. Tad šim nolūkam mēs meklējam spriegumu starp punktiem AB. Spriegums starp punktiem AB ir spriegums, kas krīt elementa R4. Elementa plust strāva I1, strāvas virziens sakrīt ar sprieguma virzienu, tad sprieguma AB gan spriegums, gan strāva ir pozitīva, jo virzieni sakrīt. Tagad mums zināms spriegums, kas pievienots paralēlajam zāram. Tad zināma zāra pretestība, zināms spriegums, kas pievienots šim zāram. Mēs varam noteikt pēc Ohma likuma strāvu I2 un strāvu I3. Un atbildi varam pārbaudīt, izmantojot pirmo Kirhofa likumu. Te ir pārbaude. Ja ķēde satur vairākus EDS avotus, tad tagad mēs varam izmantot Kirhofa vienādojumu metode. Tas nozīmē, ka mums nepieciešami sastādīt vienādojumus pēc pirmā un otrā Kirhofa likuma. Tad, jebkurā schēma pirmais solis nepieciešami pieņemt strāvas virzienus visos zāros. To mēs darām patvaļīgi. Tālāk sastādīsim vienādojumu pēc pirmā Kirhofa likuma. Tad mums nepieciešami saskaitīt, cik schēma ir mezglus. Tad vienādojumu skaits pēc pirmā Kirhofa likuma vienāds m mīnus 1. Tad mums nepieciešami uzrakstīt vienādojumus visiem mezgliem izņemot vienu. Tad rakstam vienādojumus pēc pirmā Kirhofa likuma. Tagad pieņemsim neatkarīgos konturus un pieņemsim kontura apiešanas virzienus. Tad mēs varam saskaitīt, cik schēma mums ir zārus.
Zārs ir ķēdes posms, kura plūst viena un tā pati strāva, un tad vienādojumu skaits pēc otrā Kirhofa likuma neatkarīgiem konturiem K2 Z mīnus K1. Tad pirmā kontura apiešanas virzienu pirmo konturu mēs pieņemam brīvi, bet katrais nākošais konturs pieņem tā, lai jaunais konturs satur vismaz vienu jauno zaru, kas neietilpst citos konturos. Kad pieņemti konturi un kontura apiešanas virzieni, dotajiem konturiem uzrakstīsim vienādojumus pēc otrā Kirhofa likuma. Tad mēs sastādījām vienādojumus pēc pirmā un otrā Kirhofa likuma. Mums izveidojas vienādojumu sistēma, kuru nepieciešami atrisināt ar jebkuru pieejamu programmu. Un piemērs. Dota sazarota ķēde. Pieņemsim vai apzīmēsim schēmas elementus patvaļīgi, ja nav doti apzīmējumi. Pieņemsim strāvas virzienos zaros patvaļīgi un apzīmēsim mezglus. Mezgls M, mezgls N. Mezglus varam apzīmēt vai ar burtiem, vai ar cipariem. Tā, mezgli ir 2. Tā, mezgli 2. Augšējais mezgls, apakšējais mezgls. Tad vienādojumu skaits pēc pirmā Kirhofa likuma M-1, viens vienādojums. Tad šo vienādojumu mēs varam rakstīt vai augšējam, vai apakšējam mezglam. Tālāk saskaitam zārus. Zārs posms, kura plūst viena un tā pati strāva. Viens zārs, pirmais zārs, kura plūst strāva ir 1. Otrais zārs, kura plūst strāva ir 2, un trešais zārs, kura plūst strāva ir 3. Zāru skaits vienāds ar 3. Tad vienādojumu skaits pēc otrā Kirhofa likuma Z mīnus K1, 3 mīnus 1 ir 2 vienādojumi. Tad mums ir viens vienādojums pēc pirmā Kirhofa likuma, ir 2 neatkarīgie konturi, kuriem mēs uzrakstīsim vienādojumus pēc otrā Kirhofa likuma. Tā, pieņemsim kontura apiešanas virzienus. Pirmā konturu mēs pieņemam patvaļīgi, bet otrais konturs satur vismaz vienu jauno zaru, kas neietilps cita vai pirmajā konturā. Tad mēs pieņemam kontura virzienus. Tagad rakstam vienādojumus. Pēc pirmā Kirhofa likuma vienādojums mezglam M. Strāvu algebriskā summa vienāda 0. Ja strāva mezgla ieplūst, strāvu rakstam ar plusu. Pirmā strāva un otrā strāva mezglam ieplūst. Trešā strāva no mezgla izplūst, šo strāvu mēs uzrakstījam ar minusu. Mēs sastādījām vienādojumu pēc pirmā Kirhofa likuma. Tālāk rakstam vienādojumus konturiem. Konturs pirmais. Tad otrais Kirhofa likums. EDS avotu algebriskā summa vienāda ar sprieguma kritumu algebrisko summu. Pirmajā konturā ir 2 EDS avoti. Un, kā mēs redzam, avota, gan pirmā, gan otra avota virziens ar konturu sakrit. Tad avotus mēs rakstam ar plus zīmi. Otrā puse sprieguma kritumi. Strāva I1 sakrīt ar kontura apiešanas virzienu. Tad sprieguma kritums pirmā elementa vienādojuma ienāk ar plus zīme. Otrā zāra ir otrā pretestība, bet mēs ejam pa konturu, redzam pretestību, kura krīt spriegums. Strāvas virziens ar konturu nesakrīt, līdz ar to sprieguma krituma otrā elementa mēs uzrakstījam ar mīnus zīmi. Vienādojums otrajam konturam. Dotajā kontura ir tikai viens EDS avots, avota virziens ar konturu sakrīt. Otrā puse ir sprieguma kritumi. Otrā zara strāva iet pretēji konturam un dot sprieguma kritumu ar minus zīmi. Un trešā zara strāva I3 iet pretēji konturam. Līdz ar to šis spriegums rakstīts ar mīnus zīmi. Mēs sastādījām vienādojumu sistēmu, kuru nepieciešami atrisināt ar jebkuru programmu, jebkuru pieejamu programmu, kura reķina lineāru vienādojumu sistēmu. Vēl vienu metodu varam aplūkot. Mezglu spriegumu metode.
Tad, kā mēs redzam no šī uzdevuma, lai noteiktu strāvu, mums nepieciešama zināt spriegumu, kas pievienots dotajam zāram. Ja būs zināms spriegums, a spriegums ir potenciāla starpība, pretestība un ēdējas vērtība, mēs varam noteikt strāvu katrā zarā. Mezglu spriegumu metodu racionāli izmanto tad, kad ir divi mezgli, kuram pievienoti vairāki zāri. Tad mezglu spriegumu metodu dod iespēju samazināt vienādojumu skaitu un vienkāršot uzdevumu. Tad šo metodu izmantojam tad, kad divām mezglām pievienoti vairāki zāri. Tad spriegums starp punktiem MN ir daļskaitlis. Daļskaitļa saucēja mēs rakstam zāra vadītspēju summu. Un saucējas summas elementu skaits vienāds ar zāru skaitu. Ja ir 2 zāri, tad saucēja ir 2 vadītspējas. Ja ir 5 zāri, tad saucēja ir 5 vadītspējas. Skaitītāja mēs rakstam reizinājuma algebrisko summu. Un savā starpā mēs reizinām EDS, zāra EDS, kuru reizinām ar zāra vadītspēju. Kāpēc algebriskā summa skaitītāja? Tas viss ir atkarīgs no EDS virziena. Ja EDS vērsts uz mezglu M, tad sprieguma pirmais indeks M, tad šo EDS mēs rakstam ar plus zīmi. Ja EDS virziens iet prom no M mezgla, tad šo reizinājumu mēs rakstam ar mīnus zīmi. Aplūkosim piemēru. Tad dota tā pašā schēma, kurai ir 3 zāri un 2 mezgli. Tad vienādojumu skaits, izmantojot mezglu spriegumu metodi, faktiski vienāds ar K1, M-1, 1 vienādojums. Tad mēs samazinājam vienādojumu skaitu. Tad rakstam, izsakam spriegumu MN. Saucēja, saksim ar saucēju. Saucēja mēs rakstam atsevišķu zāru vadītspēju summu. Tad pievienots pirmais zārs, pirmā zāra vadītspēja 1 pret R1. Otrais zārs, otrā zāra vadītspēja 1 pret R2. Un trešais zārs, trešā zāra vadītspēja 1 pret R3. Tagad ejam pie skaitītāja. Mēs skaitītāja rakstam EDS, kas reizināts ar zāra vadītspēju. Mūsu schēma ir 2 EDS avoti. Pirmais EDS avots vērsts uz M mezglu. Ja mēs rakstam spriegumam MN, mēs runājam par pirmo indeksu. Pirmais indeks M mezgls. EDS pirmais vērsts uz mezglu. Tad EDS rakstam ar plusu. Un EDS dalam ar zāra pretestību. EDS reizināt ar vadītspēju. Vadītspējas apgrieztais parametrs ir pretestība. Tad mēs varam reizināt ar vadītspēju vai dalīt ar zāra pretestību, jo pretestība mums ir dota. Dalam ar zāra pretestību. Otrais EDS avots iet prom no M mezgla, tāpēc EDS vērtību mēs rakstam ar mīnus, un EDS vērtību dalam ar zāra pretestību, dalam ar R2. Tad, izmantojot šo formulu, ievietojot skaitliskas vērtības, mēs varam noteikt spriegumu MN. Tālāk, ja zināms spriegums MN, mēs varam izteikt strāvu katrā ķēdes zarā. Tad paņemsim pirmo konturu. Šis pirmais konturs, kas iet caur spriegumu MN. Pirmais konturs, vienādojums pirmajam konturam. EDS, otrā puse rakstam sprieguma kritumus. I1, R1 sakrīt ar konturu plus, un šo atlikušo ķēdes daļu mēs aizvietosim ar spriegumu MN. Tad faktiski no schēmas mēs izdalam EDS, pretestību un spriegumu starp punktiem MN.
un dotajam konturam mēs uzrakstījam vienādojumu. Ot, šim konturam. Te ir pirmais konturs. Vienāds ar MN. EDS pretestība un spriegums starp punktiem MN ir zināmi parametri, mēs varam izteikt strāvu I1. Visu to pašu mēs varam uzrakstīt otrajam konturam, te ir otrais konturs, kas iet caur otro EDS avotu. Varbūt šeit blakus parādīšu. Tad mums ir otrais EDS avots, pretestība R2 un spriegums MN. Tā, un šim konturam rakstam vienu. Te būs otrais konturs. Tad dotajam konturam rakstam vienādojumu. Otrais konturs, te būs trešais konturs. Tā, EDS sakrīt ar kontura apiešanas virzienu. Strāvas I2 virziens schēma pieņemts uz augšu, tad sprieguma kritums otrā elementa iet ar mīnus zīmi, jo strāvas virziens ar kontura virzienu nesakrīt. Mīnus UMN, mīnus šis spriegums, jo sprieguma virziens ar konturu nesakrīt. Un izsakam strāvu I2. Tā, trešā strāva. Trešo strāvu mēs varam izteikt, izmantojot šo trešo konturu. Trešā kontura vienādojums būs UMN mīnus I3R3 summa vienāda 0, jo šī kontura nav EDS avota. Un no šī vienādojuma izsakam strāvu I3. Tad šo atrisinājumu varam pārbaudīt pēc pirmā Kirhofa likuma. Un šeit svarīga piezīme. Tā kā iepriekš nav zināms vai beigas reķinot strāvas, nevajadzēs atņemt vienu no otra divas samera tuvus skaitļus, lai nerastos lielas kļūdas, vadītspējas un spriegumus jārēķina pietiekami precīzi. Vismaz 4 zīmīgus ciparus pēc komata nepieciešami ievērot. Tie ir ļoti svarīgi.